Daugavpils Universitātes 51. starptautiskā zinātniskā konference mums ir kļuvusi par tradīciju, un šogad mēs konferences ietvaros papildus tam, ka mums ir darba grupas, 41 darba grupa dažādās zinātņu jomās. Tad papildus tam mēs arī klausīsimies Daugavpils Universitātes gada balvas zinātnē laureātu prezentācijas, un tā būs asociētā profesore Ināra Jermačenko un asociētā profesora Inga Belousa. Un vēl viens jauninājums, kas mums konferences ietvaros, mēs apsveiksim arī skolēnu zinātnisko darbu konkursa ceļā uz zinātni laureātus. Tātad faktiski mēs paplašinām konferences ietvarus ar to, ka mēs iesaistam šajā gadījumā skolēnus, varbūt kā mūsu potenciālos studentus, kā topošos zinātniekus, arī savā konferences darbā. Neskatoties uz to, ka valstī, pasaulē un visur citur ir krīze, universitāte tomēr ir universitāte. Ja? Universitāte nedrīkst pārtraukt nec zinātnisko darbību, nec arī tādu lietu kā konferenču organizēšanu, jo, godīgi sakot, ja valstī vairs tas nenotiksies, tad mēs laikam kļūsim tiešām par banānu republiku, un tad mums nevajadzēs ne augstāko izglītību, ne zinātni, ne ekonomiku, neko, viss būs labi. Tāpēc jā, arī šogad, neskatoties uz visu valstī notiekošo, mums notiek gadskārtējā 51. zinātniskā konference. Un tas ir ļoti nozīmīgi, ka tomēr šīs zinātniskās diskusijas notiek, un šogad ļoti daudz tēmas veltītas dažādām inovatīvām lietām. Un varbūt krīzes apstākļos tas ir svarīgi, ka mēs spējam runāt arī par inovācijām un vispārējo, kas iespējams varbūt arī varētu dot kaut ko, lai šo krīzi mazinātu. Ja? Pavisam mēs tātad piedalās gandrīz 500 dalībnieku konferencē un 18 valstis kopā ar Latviju skaitot. Tā, ka šī pārstāvniecība ļoti plaša, sākot no mūsu tuvākajiem kaimiņiem, lietuvieši, un turpinot ar Izrēlu, piemēram, Kazahstānu, ASV, pat Japānas pārstāvis mums ir. Varētu teikt, ka šis konferences dalībnieku loks ar katru gadu paplašinās, un mēs kļūstam atpazīstami ne tikai Latvijā, bet arī pasaulē.